Apostulis Pāvils. Tieši viņš izveidoja kristietību kā reliģiju un izplatīja to visā pasaulē. Līdz šai dienai Pāvilu citē, viņu pielūdz, viņu dievina, bet kristietība 2000 gadu ir ietekmējusi cilvēces vēstures gaitu un joprojām ietekmē miljardiem cilvēku. Kas patiesībā bija Pāvils un kāpēc tieši Pāvils, kas nekad nebija redzējis Jēzu, kļuva par augstāko apostuli? Laikā, kad bija īstie apustuļi, Kristus tuvākie mācekļi, kas personīgi pazina pestītāju, klausījās viņa vārdus un vienmēr bija viņam līdzās. Kāpēc daudzi Jēzus mācekļi uzskatīja Pāvilu par savu ienaidnieku? Un kā Jūds, dedzīgs Toras sekotājs, kristiešu mocītājs, kļuva par godājamu svēto daudzām paaudzēm, kas tic Jēzum? Kas tas ir? Dieva providence, nejaušība vai skaidrs augsts aprēķins? Paskatīsimies uz faktiem, balstoties uz publiski pieejamiem avotiem. Pirms 2000 gadu Dieva dēls Jēzus Kristus pasaulē atnesa sākotnējās zināšanas par Dievu, par sātanu, par cilvēku. Viņš mācīja, ka Dievs ir mīlestība un ka caur to ik viens cilvēks var ierasties Dieva valstībā. Turklāt bez priesteriem starpniekiem, jo cilvēks pats ir Dieva templis. Tikai jāieskatās sevī, lai ieraudzītu dievišķo dzirksti. Jēzus ar savu sludināšanu biedēja ietekmīgus ebrejus, kuri turēja tā laika reliģisko un politisko varu. Faktiski viņš parādīja to cilvēku būtību, kuri sevi dēvēja par starpniekiem, starp Dievu un cilvēkiem. Patiesība deva cilvēkiem patiesu brīvību un iedragāja šo svēto, neaizskaramo personu autoritāti. Cilvēki modās. Par spīti vajāšanām Jēzus mācība uzņēma apgriezienus, un ar spēku noturēt šo spiedienu priesteri vairs nespēja. Protams, neviens no viņiem nebija gatavs tā vienkārši šķirties no savas varas un privileģētā stāvokļa, un tad viņi pievērsās senajam postulātam. Ja kādu kustību nevar aizliegt vai apspiest, tad tā ir jāpārņem. Un tieši Sauls, kas vēlāk kļuva par augstāko apostuli Pāvilu, šajā ziņā nospēlēja vienu no galvenajām lomām. Sauls piedzima turīgā ebreju ģimenē un tika audzināts pēc farizeju tradīciju stingrajiem noteikumiem. Viņš labi runāja un rakstīja grieķu un latīņu valodā, kā arī viņam bija Romas pilsonība, kas tolaik bija ļoti nozīmīga un deva daudz privilēģiju. Tēvs gribēja viņu redzēt par dedzīgu Mūzes bauslības izpildītāju, un 13 gadu vecumā nosūtīja Saulu uz Jeruzalemi, lai iegūtu izglītību rabīnu akadēmijā. Par viņa skolotāju kļuva tā laika ievērojamākais un slavenākais teologs farizejs Gamaliels. Viņš bija viens no talmudiskā jūdaisma dibinātājiem, Sinedrijas loceklis. Viņa vectēvs, slavenais Hilēls, nodibināja farizeju skolu. Mišna jūdu likumu kodeks bieži balstījās uz Hilēla nama lēmumiem, kurā Gamaliela autoritāte bija izšķiroša. Gamalielu tik ļoti cienīja, ka Mišnā par viņu bija teikts, kad nomira rabans Gamaliels vecākais, cieņa pret Toru pazuda un tīrība un atturība pārstāja eksistēt. Nepavisam nepēdējais cilvēks jūdu vidū, vai ne tā? Un tieši viņš kļūst par Saula skolotāju. Starp skolēnu un skolotāju izveidojās ļoti cieša saikne, par kuru zināms sekojošais. Mutvārdu likuma precizitāte un līdz ar to tā ticamība ir gandrīz pilnībā atkarīga no attiecībām starp skolotāju un skolnieku. No skolotāja gādības, kurš māca likumu, un no skolnieka neatslāpstošas uzmanības, kurš izzina likumu. Tāpēc skolēni tika mudināti sēdēt pie skolotāju kājām un alkatīgi uzņemt viņu vārdus. Interesanti, ka būdams jau it kā apostolis, kas sludināja par Jēzu, Pāvils, tiekoties ar ebrejiem, ar saviem vārdiem, liek viņiem saprast, kuru likumu viņš patiesībā ir uzņēmis un kas viņu virza. Es esmu Jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet skolojies šajā pilsētā pie Gamaliela.
Es tiku mācīts stingri ievērot sentēvu bauslību. Mēs redzam, ka Sauls nekad neaizmirsa savas saknes un kas viņš ir patiesībā. Par mācekļa uzticību savam skolotājam Gamaliels, Saula skolotājs, teica, ka jāpadara par savu skolotāju kāds, kas pazīst Toru, un jāizvairās pašam pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās. Rodas jautājums, vai Pāvils sekoja saviem mērķiem, un kā lēmumus viņš īstenoja turpmāk. Farizeji uzskatīja sevi par dedzīgākajiem dieva baušļu izpildītājiem un nicināja pārējos. Vienkāršie ļaudis viņus uzskatīja par bauslības skolotājiem, baidījās un nestrīdējās ar viņiem. Tāpēc farizeji uzskatīja Jēzus darbību par nedzirdētu pārdrošību. Ja tā būtu mazāk veiksmīga, to vienkārši nepamanītu. Bet Jēzus sprediķi pulcēja tūkstošiem cilvēku, jo viņa vārdi bija piepildīti ar patiesību. Tie atvēra cilvēku sirdis un darīja viņus brīvus. Protams, farizeji tajā saskatīja draudus savam stāvoklim. Evaņģēlijos farizeji ir pieminēti daudzas reizes. Tieši viņi pastāvīgi strīdas ar Jēzu, uzdod viņam āķīgus jautājumus, mēģina viņu pieķert it kā pretrunās. Savukārt Jēzus visādi atmasko farizējus par liekulību, dieva bauslības sagrozīšanu un pārmērīgu aizraušanos ar ārējo dievbijību. Pēc tam, kad Sauls bija pabeidzis Jeruzalemes akadēmiju, viņš kļuva par dedzīgu fareizma piekritēju. Viņš aktīvi piedalījās Jēzus patieso sekotāju vajāšanā, arestos un iznīcināšanā. Rakstos mēs lasām: Es tev ticīgos ieslodzīju cietumā un situ sinagogās. Sauls sapņoja par lielu varu un darīja visu iespējamo, lai panāktu Sinedrija labvēlību, cerot tikt uzņemtam Jeruzalemes konklāvā. Un skaidrs, ka viņam jau bija autoritāte farizeju aprindās. Viņš pats teica, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā. Citādi kā jaunam cilvēkam varēja būt tiesības arestēt kristiešus un ieslodzīt viņus cietumā. Sauls bija ne tikai kāda gribas izpildītājs, bet arī pats bija vajāšanu iniciators. Viņš saņēma atļauju vajāt Damaskas kristiešus. Es devos ceļā, lai apcietinātu tos, kas tur atradās, un vestu uz Jeruzalemi sodīt. Taču ceļā uz Damasku Pāvils pieredzēja krasas pārmaiņas. Viņam it kā parādījās pats Jēzus un izvēlējās Pāvilu. Nest manu vārdu tautu ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā. Pēc tam, pēc Saula teiktā, viņš kļuva akls. Un šī parādība viņu tik ļoti iespaidoja, ka viņš, nežēlīgais dieva baznīcas vajātājs, farizejs un jūdu tradīciju paudējs, pēkšņi noticēja Jēzum un pats galvenais – savai izredzētībai, lai sludinātu viņa mācību. Un tas ir diezgan dīvaini. Vai tad Jēzum nebija labāka kandidatūra par vajātāju un viņa sekotāju slepkavu? Nav zināms, vai bija liecinieki Kristus parādīšanās Saulam. Šīs pievēršanās stāsts ir 3 reizes aprakstīts apustuļu darbos. Pie tam katru reizi fakti ir pretrunīgi. Te liecinieki ir redzējuši gaismu, bet neko nav dzirdējuši. Te balsi dzirdējuši, bet neko nav redzējuši. Bet 3. reizi vispār to nepiemin. Raksti balstās tikai uz Pāvila vārdiem. Proti mēs bez ierunām pieņemam nesenā sodītāja un Bendes teikto par ticamu. Damaskā Pāvilu atrod Ananija. Un it kā brīnumainā veidā izārstē no akluma. Kāpēc tieši Ananija meklē Pāvilu? Jo arī viņam it kā parādījies tas kungs un sacījis to izdarīt. Bet tas kungs viņam sacīja: Ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis, nest manu vārdu tautu, ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā. Protams, arī par to mēs zinām tikai no paša Ananijas vārdiem. Ananija ne tikai dziedina Pāvilu, bet arī viņu kristī.
Svarīgi atzīmēt, ka viss tiek darīts tā, lai kristības ieraudzītu pēc iespējas vairāk Jēzus sekotāju. Tas tika darīts, lai pēc iespējas vairāk liecinieku zinātu, ka visnežēlīgākais kristiešu bende pēkšņi brīnumainā kārtā noticēja Kristum. Kopš tā laika Sauls kļūst par apustuli Pāvilu. Pēc šīs epizodes Pāvils pazūd uz vairākiem gadiem Arābijā. Ar ko viņš nodarbojās visu šo laiku pēc apskaidrības? Kāpēc viņš nemeklē Kristus mācekļus, lai dzirdētu no viņiem to patiesību, ko mācīja Jēzus? Un kāpēc par šo periodu nav nekādu atmiņu, kamēr citas epizodes tiek ļoti detalizēti aprakstītas? Varbūt tas bija tas brīdis, kad Pāvils kopā ar saviem jūdu skolotājiem gatavoja detalizētu daudzmiljonu reliģijas izveides plānu? Atgriezies Damaskā, viņš sinagogās sāka sludināt par Kristu. Bet ko Pāvils sludināja sinagogās, ja viņš nekad nebija ticies ar Jēzu un dzirdējis viņa mācības, un arī ar apustuļiem, Kristus mācekļiem, viņš vēl nebija ticies? No Damaskas Pāvils devās uz Jeruzalemi. Tur viņš cenšas ieiet kristiešu draudzē, bet tikai ne kā jaunpienācējs, bet uzreiz piesaka sevi vadošajai lomai un pasludina par apustuli. Nebūdams pat Kristus māceklis viņa dzīves laikā, Pāvils uzstāja uz savu apustulību, apgalvodams, ka pats Kristus viņu ir iecēlis šajā kalpošanā, taču Jēzus Kristus runās viņš netika pieminēts. Un par savu izredzētību runā vienīgi Pāvils. Nākamais ļoti svarīgs posms Pāvila kā kristīgas autoritātes tapšanā ir Barnabas palīdzība. Barnaba jūds no levītu priesteru cilts, reliģiskā kulta kalpotājiem, kas būtībā sita Jēzu krustā. Barnaba un Pāvils kopā mācījās Gamaliela skolā. Barnaba Pāvilam bija vajadzīgs, jo viņš jau bija kristiešu vidū. Kā jūds no dišciltīgas dzimtas panāca to, ka kristieši viņam notic un pieņem viņu. Ļoti vienkārši. Barnaba pārdot savu zemi un iegūto naudu nes pie apustuļu kājām. Šis dāsnuma akts neapšaubāmi nesa viņam atzinību un stāvokli kopienā. Turklāt Barnabam bija radniecīgas saites ar apustuli Pēteri. Bet tajā laikā tieši Pēteris un Jēkabs vadīja Jeruzalemes draudzi. Barnaba uzņēmās galvotāja lomu. Pateicoties viņam notika Pāvila pirmā tikšanās ar apustuļiem Pēteri un Jēkabu. Pievērsiet uzmanību, tieši Barnaba jūds no priesteru cilts, kas Jēzu sita krustā, apliecina tīro patiesību, ticīgo priekšā par brīnumaino dziedināšanu Damaskā, kas notika ar Pāvilu, par viņa patieso nožēlu un pievēršanos jaunai ticībai. Jāatzīmē, ka no apustuļiem Pāvils tikās tikai ar Jēkabu un Pēteri, bet ar pārējiem no 12 apustuļiem viņš vispār netikās. Lai gan pēc loģikas Pāvilam vajadzēja degt vēlmē pēc iespējas vairāk uzzināt par Jēzu, dzirdēt no tuvākajiem mācekļiem, ko viņš mācīja. Bet Pāvils to nedara. Gluži otrādi, viņš apgalvo, ka pats Dievs viņu ir izraudzījies un kā ar Jēzu viņš kontaktējies caur garīgām atklāsmēm. Tikmēr Antiohijā, pateicoties patieso apustuļu darbībai, izveidojās spēcīga Jēzus mācības sekotāju kustība. Pāvils un Barnaba nekavējoties devās uz Antiohiju, lai to vadītu. Lielākā daļa no tiem, kas pievienojās kustībai, nebija ebreji, viņi bija grieķi un sīrieši. Ietekmēt viņus Pāvilam palīdzēja grieķu valodas zināšanas. Antiohijā Pāvils un Barnaba sekmīgi sludināja it kā Jēzus mācību, tikai jau savā interpretācijā, kas bija izdevīga jūdu priesteriem. Par to, kā tieši Jēzus mācība tika sagrozīta, parunāsim nedaudz vēlāk. Un pārsteidzoši ir tas, ka tieši Antiohijas baznīca, kur Kristus mācība tika sagrozīta, kļuva par kristietības pagaidu centru. Tieši no šejienes izmainītā Kristus mācība ar aizstājumiem un izkropļojumiem sāka izplatīties pasaulē, pārvēršoties reliģijā. Bet, ja tikt skaidrībā, tad tajā nav nekā pārsteidzoša un nejauša. Atgādināsim, ka Pāvilam bija laba izglītība un sakari.
Turklāt viņš bija Romas pilsonis, bet tajos laikos tas bija ļoti nozīmīgi un deva daudz privilēģiju. Visi šie faktori Pāvilam pavēra lielas iespējas, un līdz ar to arī lielas iespējas izplatīties viņa jaunisceptajai reliģijai visā pasaulē. Saskaņā ar rakstiem Pāvila ceļš bija pilns ar likstām un zaudējumiem. Viņš sludināja riskējot ar dzīvību. Jūdi it kā viņu ienīda, uzskatot viņu par savas ticības nodevēju, vajāja un nereizi vien gribēja nogalināt. Un šeit rodas pamatots jautājums. Ja gribēja, kāpēc tad nenogalināja? Viņiem taču tas lieliski izdevās citos gadījumos. Jaunajā derībā ir 2 apraksti par to, kas notiek ar cilvēku, kuru bija iecerējuši nogalināt jūdi. Tas ir Kristus krusta nāvessods un pirmā diakona Stefana nāvessods, kuru ebreji līdz nāvei nomētāja ar akmeņiem. Te viss bija pilnīgi skaidrs. Noķēra, tiesāja, nogalināja, ar pirmo reizi un bez jebkādiem misekļiem. Pavisam citādi bija ar Pāvilu, kurš ebreju rokās nonāca vairāk kārt. Vairākas reizes viņš pat gandrīz tika sodīts ar nāvi, bet viņš brīnumainā kārtā izglābās un ar jaunu spāru turpināja savu sprediķi. Jūs varētu teikt, ka Pāvils Dievam bija tīkams, ka pat nāves sods viņu neņēma. Bet tad atkal parādās neērts jautājums. Vai tiešām Pāvils Dievam bija tīkamāks par pašu Jēzu Kristu? Vai arī runa ir par ko citu? Un viss nav tā, kā mums stāstīja. Bet ja nu nebija šī tik trakā jūdu naida, bet paši jūdi bija izplānojuši Pāvila pāriešanu ienaidnieka Kristus sekotāju nometnē. Ja nu vairāki nāvessoda mēģinājumi bija inscenējumi, kuru mērķis bija nevis nogalināt Pāvilu, bet palielināt viņa autoritāti potenciālajiem skolēniem. Un jāatcerēties, ka Pāvila skolotājs bija pats Gamaliels, nevis vienkārši cilvēks, bet viens no autoritatīvākajiem jūdiem, kas ģenerēja veselas reliģiskās koncepcijas. Visas tautas cienīts bauslības skolotājs. Tad tas vairs nešķiet nekas neticams. Pilnīgi loģiski, ka apdomīgie jūdi saprata. Šo jauno traumu iznīcināt viņiem neizdosies. Atliek viena iespēja – pārvaldīt to un virzīt pareizajā virzienā. Šim uzdevumam tika nosūtīti īpaši apmācīti mācekļi – Pāvils un Barnaba. Un viņu misija izdevās. Mūsdienās kristietība ir lielākā reliģija pasaulē, kurai ir piederīgi vairāk nekā 2 miljardi cilvēku. Kristiešu svētajā grāmatā Bībelē ir iekļauta jūdu tora. Apostulis Pāvils ir viens no visgodājamākajiem svētajiem kristietībā. Viņam pieder lielākais grāmatu skaits, kas iekļauts jaunajā derībā. Salīdzinājumam, Jēzus dzīvei un mācībām veltītas tikai 4 grāmatas no 27. Bet Pāvila spriedumiem 14. Vai tas nav dīvaini? Zinātnieki un pētnieki, kas pēta Pāvila darbus, nonāk pie šokējoša secinājuma. Tā vietā, lai sludinātu balstoties uz Jēzus vārdiem, Pāvils rada savu mācību, kas pilnīgi atšķiras no Kristus mācības. Tātad sanāk, ka starp Jēzus mācību un Pāvila radīto ir milzīgs bezdibenis. Savas reliģijas pamatā Pāvils ielika ebreju helēnisma idejas un helēnisma mistiku, jo viņš tās labi pazina. Būtībā kristietība no Pāvila kļuva tikai par atjaunotu jūdaisma atzaru. Lai attīstītu savu reliģiju, Pāvils pastāvīgi pieminēja Jēzus vārdu. Taču nekur neminēja, ka tā būtu mācījis Jēzus vai teicis Jēzus. Proti Pāvils izmantoja Kristu tikai kā tēlu, lai piešķirtu nozīmi saviem vārdiem. Patiesībā Jēzus personība Pāvilam neko nenozīmēja. Turklāt Pāvilam pietika nekaunības pasniegt savas domas tā, it kā tās būtu loģisks Jēzus Kristus vārdu turpinājums. Pāvilu neapturēja arī tas fakts, ka viņš runāja lietas pretrunā Kristus mācībai. Ja Jēzus uzmanība tika vērsta uz Dievu,
Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Pāvila vēstījumos nav izteikumu par esamību Dievā. Viņš novirzīja cilvēku uzmanību no Dieva un Jēzus. Visdižāko garīgo personību Jēzu Kristu, kas mums atnesa zināšanas, kā izglābties caur mīlestību, Pāvils pārvērta par uzraugu pār ticīgajiem. Pāvils sevi un mūs visus sauc par Jēzus kalpiem. Kaut gan Jēzus teica: es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet es jūs esmu saucis par draugiem. Pāvils apgalvoja, ka tiesāt var visu un visus, un apgalvoja, ka viņam ir tiesības tiesāt pat eņģeļus. Jeb vai jūs nezināt, ka svētie tiesās pasauli? Ja tad nu jūs esat pasaules tiesneši, vai tad jūs nebūtu cienīgi iztiesāt vismazākās lietas? Vai nezināt, ka mēs tiesāsim eņģeļus? Kamdēļ tad gan nevarētu iztiesāt laicīgās lietas? Savukārt Jēzus cilvēkiem teica: netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Pāvils ieviesa baznīcā hierarhiju. Viņš rakstīja: un dažus Dievs draudzē ir iecēlis pirmkārt par apustuļiem, otrkārt par praviešiem, treškārt par mācītājiem. Kaut gan Jēzus teica: bet jums nebūs saukties par rabi, jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Jēzus arī teica: jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu tēvs, kas debesīs. Jums arī nebūs saukties par skolotājiem, jo viens ir jūsu skolotājs, Kristus. Bet Pāvils runā par tūkstošiem skolotāju Kristū, un vēl sevi sauc par tēvu ticīgajiem. Jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams dzemdinājis Kristū Jēzu, tagad jūs pamācu sekojiet manai priekšzīmei. Bet rodas jautājums, kāpēc nedrīkst atdarināt Kristu patiešo? Galvenais sagrozījums, ko ieviesa Pāvils, bija doma par Kristus izpirkuma upuri. Un ka cilvēka vienīgais pienākums ir ticēt, ka Kristus ar savu nāvi ir izpircis cilvēku grēkus. Lai gan Jēzus neteica, ka Dievam ir vajadzīgs upuris. Jēzus runāja par mīlestību, par to, ka mums vienkārši jābūt cilvēkiem ar labsirdīgu mīlošu sirdi, kas patiesi tiecas pie Dieva. Lūk, patiesā glābšanas atslēga, taisnais ceļš uz mūžīgo dzīvi. Bet mēs nesekojām Kristum. Mēs sekojām Pāvila reliģijai. Pāvils izdarīja briesmīgus noziegumus. Viņš nogalināja daudzus patiesos Kristus sekotājus. Bet pats ļaunākais, ko viņš izdarīja, bija tas, ka viņš sagrozīja pestītāja teikto un uzcēla uz tiem varas institūtu. Viņš atņēma paradīzes atslēgas, ko Jēzus atnesa ikvienam. Pāvils iedvesa cilvēkiem paklausību, bailes Dieva priekšā, un viņus pamudināja uz bezatbildību. Viņš nolika starpnieku starp cilvēku un Dievu. 2000 gadu Pāvila reliģija turpina nogalināt miljardiem cilvēku dvēseļu, vedot tās pa viltus ceļu. Tagad izskanēja fakti, kuriem iepriekš nepievērsām pienācīgu uzmanību. Un tagad mums, kristiešiem, ir tikai divi ceļi. Vai nu mēs atstājam visu kā ir un atzīsim, ka mums nav vajadzīgs Jēzus, ka mums ir ērtāk sekot Pāvilam un dzīvot tā. Un turpināsim Jēzus, Dieva dēla, nodevēju ceļu uz nāvi. Vai arī, ja mums ir dārgs pestītājs, mēs atcerēsimies, ko viņš mums ir mācījis. Pievērsīsimies viņam, sekosim viņam mūžīgajā dzīvē un sāksim dzīvot cilvēcīgi pirmo reizi 2000 gadu laikā. Tagad mēs varam izdarīt apzinātu izvēli un atbildēt sev uz galveno jautājumu. Kam mēs sekojam? Kas priekš mums ir Jēzus Kristus?